Sataisīts tagad skapis. Sataisīja speciāli lēnas darbības eņģis. Tā, lai nesit. Nomaini to apakšu un tie paklājiņi no depo tiešām palīdz. Kā arī šitie nomainīja, jā, tad bija tikai uz tiem sudrabainiem elektnišiem, nostiprināja ar tiem sturīšiem, jā, jo tās pūdeles tiešām tur dažas ir 1,5–2 kg. Un iedomājieties, ja tie ir vairāki uz vienu plauktā. Kā arī, jo šitie sturīši, tie arī stabilizēja pa vertikāli to skapi, ja viņš tagad nešupojās, kad ir vertikāli. Tā, kas vēl? Atvilknēm sataisītas metāla leņķis, un kas man patīk tajos, jā, pilnā izvelkuma leņķis, jā, ka viņš neiet uz leju, ja es viņu tā roku. Un te blakus es speciāli izņēmu vienu atvilkni, jā, ja parādīt, ka tepat tajos laikos, kad varbūt nebija šitas te lodīšu vadotnes, ka tajos laikos arī nepareizi izdarīja. Un šeit ir tie divi caurumi. Tie nav vienkārši lieki, ķipa es te kļūdījos, vai tie bija izurts, tā ķipa rezervi. Nē, tūlīt es parādīšu priekš, kam tie ir. Jā, vot šitais. Atveram šito atvilkni un paskatāties, jā. Tūlīt cita leņķa. Mēģināšu parādīt. Jā, viņš aiziet uz leju. Viņš aiziet uz leju, un tūlīt parādīšu, kas te darās. Ja man kamera sanāks, kad viņš pie pilna izvelkuma, jā, tā, redziet, staigā, ot šitais te, moments, ot šitais tieši te, ot te vajadzēja ierupties, lai viņš pie pilnas izvilkumas nebūtu, ot šādi te leņķi, kad viņš skatās, ot ar to priekšu skatās uz leju. Ja, šeit viņš ir taisnis, es mēģināšu tūlīt. Tālāk aiziet. No tā ir aina. Tā, viens sataisīts, vēl divus vajadzēs.